Esiet sveicināti, dārgie draugi, mūsu tikšanās reizē, kurā turpinām mūsu kristietības skolas tēmu par Marijas sirdi. Un šodien turpināsim ar tādu apakštēmu teikti jā ar visu savu dzīvi. Iesākums šim ierakstam ir nedaudz atšķirīgs, to es ierakstu atsevišķi no tikšanās reizes, jo tās laikā sākums neierakstījās, tieši skaņa neierakstījās, tāpēc līdz brīdim, kamēr skaņa parādījās tikšanās ierakstā, būs šāda veida atsevišķs ieraksts. Iepriekšējā kristietības skolas formācijas reizē mēs apskatījām Marijas bērnību un jaunību, un šodien pievēršamies tieši šim pasludināšanas brīdim, šim brīdim, kas tiek aprakstīts īpaši Lūkas evaņģēlijā, jo tas, kas notika pasludināšanas dienā, mēs patiesībā nekad nevarētu uzzināt, ja viņa pati, ja Marija to nebūtu pastāstījusi evaņģēlistam Lūkam. Un vārdi, kas nāca no viņas lūpām, tāpat kā pēc tam no Lūkas sirds, ir nonākuši līdz mums, un baznīca tās ir saglabājusi laika gaitā. Un tāpēc uz brīdi varam to iztēloties, ka bez kaut kāda svinīga zelta vai sudraba, vienkāršā mājā, istabā, kur nekā nav, ir tikai ebreju meitene, kas apņēmusies klausīties Dieva vārdu, un kura pēkšņi ierauga eņģeļu, ierodamies viņas pieticīgajā mājā. Un šis brīdis bieži tiek attēlots dažādos mākslas darbos, bet šajā reizē pievērsīsim uzmanību Antonello no Mesīnas gleznai, kas arī ir pasludināšanas glezna, kas apgāž iepriekš redzētās tradīcijas, kas neattēlo neko citu kā vien Mariju. Tikai Marija līdz brīdim, kad tiek atveidots tas brīdis, tā ir tāda vilcināšanās, ko viņa iespējams juta paziņojuma brīdī. Istabā nekā nav, tikai telpa, kur ienāk eņģelis. Vairāk iekšēja telpa nekā fiziska. Un pats eņģelis nav uzgleznots kā klasiskajos attēlojumos. Gandrīz tā, it kā viņš jau būtu klātesošs Marijas priekšā un skatītos uz viņu. Un gleznotājs glezno no tās vietas, kur šobrīd mēs skatāmies, un eņģelis tā kā ar mūsu acīm redz Marijas seju. Un Marija šķiet skatās uz tiem, kas uz viņu skatās, bet ir tā, ka viņa nedaudz skatītos sevī, ietvērta arī šajā zilajā plīvurā, kas viņu gandrīz atbrīvo vai sargājot viņas noslēpumu. Bet labā roka gandrīz kā stiepjās no gleznas ārā un pauž šo apmulsumu, kas ir arī aicinājums. Varētu tā poetiski iedomāties to kā vieglu dvesmu, kas šķir grāmatas lapuses, liekot tām atvērties un tad pāršķirties, ka gars elpo Marijai un ikvienam, kas skatās lūdzoties.
roka tur un aizver zilo plīvuru. Viņa pati ar šo žestu kļūst par grāmatu, kurā vārds iegūst veidolu un paliks apslēpts, līdz tas darīs sevi zināmu pasaulē. Vārds, kas ienāks viņā, un viņa pati kļūs par grāmatu priekš mums. Un tā mēs Lūkas evaņģēlijā 1. nodaļā 26. 27. pantā lasām. Bet 6. mēnesī eņģeli Gabrieli Dievs sūtīja uz Galilejas pilsētu Nazareti pie jaunavas, kas bija sadarināta vīram, kam vārds Jāzeps no Dāvida cilts. Un jaunavas vārds bija Marija. Un tas ir stāsts, patiess stāsts, kas sākas noteiktā laikā un vietā. Tas tiek izteikts ar šiem vārdiem. Tātad 6. mēnesī tas ir norādīts Elizabetes grūtniecības mēnesis, un iespējams viņš ir norādīts vairāku apstākļu dēļ. Arī dēļ skaitļa 6, kas Bībelē norāda uz to, kas notiek pirms visa piepildījuma, tāpat kā 6. radīšanas diena, jo pilnība, 7 ir pilnības skaitlis, pilnība patiesībā piepildīsies Nācaretē, šajā nenozīmīgajā ciemā, kurā dzīvo aptuveni 30–40 ģimenes. Un vecā derība to nekad nepiemin. Tāpat kā senie autori, piemēram, vēsturnieks Jozefs Flāvijs. Galu galā, kas labs varētu nākt no Nācaretes, kāds nākotnes māceklis, pavisam tieši runājot tā jautās, domājot par Jēzu. Turklāt, dievišķā vēstneša, šī eņģeļa un bezvainīgās jaunavas tikšanās paliek pilnīgi nepamanīta. Neviens nezina, neviens par to nerunā. Tas ir notikums, kas, ja tas notiktu mūsu laikā, neatstātu nekādas pēdas laikrakstos vai žurnālos, jo tas ir noslēpums, kas notiek klusumā. Un bieži vien kaut kas liels sākas klusumā, nepamanīts. Un te mēs varam uzdot sev jautājumu par to, kad un kur sākas mans stāsts ar Dievu. Un tā nav atsauce uz datumu vai vietu, bet gan uz šo iekšējo pieredzi, kuru viņš apmeklēja vai varēja apmeklēt. Vieta, kas šķiet varbūt pārāk nabadzīga, nenozīmīga, nepareiza vai nodota, lai būtu kāda nozīme. Iespējams tik ļoti, ka es nevēlos par to runāt ne ar vienu, pat ne ar saviem tuvākajiem draugiem. Tā ir mana sirds Nācarete, un tieši tur Dievs pieklauvē, un tieši tur Dievs nāk šodien. Un erceņģelis, kurš sasniedza Mariju, viņam tā nebija pirmā pasludināšana. Kā vēsta pats evaņģēlijs, Gabriels jau bija paredzējis Zaharijam viņa dēla piedzimšana no Elizabetes, kura bija gados un neauglīga. Un šie abi notikumi veido tādu kā vienotu stāstu. Un tomēr mēs redzam zināmas atšķirības. Zaharijs bija priesteris, bet Marija bija nezināma meitene. Zaharijs redz eņģeli liturģijas laikā templī, kamēr Marija ir savās mājās. Zaharijs saņem pasludinājumu par savu neauglīgo sievu, kura ir gados, ir kaut kāds ierobežojums, kam nepieciešama dziedināšana, bet Marija
saņem pasludinājumu par sevi jaunu meiteni un jaunavu, kas ir neiespējamība, kam Dievs var likt uzplaukt. Un Zaharijs ir satraukts un šaubās par Dievu, bet Marija ir satraukta, tomēr jautā, ko darīt. Zaharijs paliek bez valodas, bet Marija sagaidīs pašu Dieva vārdu. Īsāk sakot, viss mums liecina, ka Marijas gadījumā notiek kaut kas jauns un ar Dieva iejaukšanos, kas atšķiras no jebkad agrāk piedzīvotā. Un atkal, kas ir tie eņģeļi, ko mēs satiekam savā dzīvē? Tie, kurus Dievs ir novietojis mums blakus, lai palīdzētu mums ticēt. Kas ir mani eņģeļi, gan neredzamie vai redzamie šodien, un kam es varu būt kā viens no tiem? Marijas pasludinājuma sākums mums arī atklāja to, ka cilvēkam un pasaulē pestīšana nenāk no pašiem no sevis, bet no Dieva. Mums visiem nepieciešams ļauties, lai mūs atrod un mūs mīl. Dievs, kopiena, ģimene, draugi. Jo īstām pārmaiņām nepietiks tikai ar maniem pūliņiem. Nepieciešams piesaukt dzīvu žēlastību pār mūsu nespēku un ievainojumiem. Vai šodien es ļaujos, lai mani atrod un pieņem, ka man palīdz? Un tā mēs redzam šo atšķirību ar Zahariju, un viena no tām bija, ka eņģelis nāk pie Marijas mājās. Dievu sastop mājās. Un tas ir vispārsteidzošākais paziņojumā Marijai, ka Dieva labā vēsts ierodas mājās. Dievs mīl mūsu mājas tādas, kādas tā ir, un mīl, ka tajās viņu uzņem. Lasot par Jēzu vēlāk, mēs redzam, kad uzsākot savu šo misiju, viņš arī mīlēs viesoties daudzās mājās. Pie draugiem, pie slimiem cilvēkiem, grēcinieku, pat ienaidnieku mājās. Un Dieva darbība nekad nenotiek ārpus cilvēces vēstures. Tā tad nenotiek ārpus tās vietas, kur mēs atrodamies, tās vietas, ko mēs saucam par mājām. Mēs ne tikai runājam par mājām, kā ēku, kurā atrodamies, kurā dzīvojam, bet vieta, kur mēs esam, jūtamies kā mājās, kā vieta, kur Dievs mūs ir novietojis. Un viņš nāk šajā vietā, noteiktajā vietā, jo ja mēs ļaujam viņam tur ienākt. Un ja mēs ļaujam, tad viņš nāk, un viņš var atnākt tikai tur, kur mēs patiesi esam. Tur, kur ar sirdi atrodamies. Nevis tur, kur gribētu būt vai vēlētos un nekad nebūtu. Viņš nāk tajā vietā, kur mēs esam. Un viņš runā caur tiem apstākļiem, kas mani aptver, caur cilvēkiem, kas ir blakus, caur sievu vai vīru, caur bērniem, vecākiem, caur tiem, kas ir mums apkārt. Un šī īstā dzīve, īstā ikdiena, kurā mēs dzīvojam, arī ir viņa mājas, Dieva mājas, kurā viņš ienāk iekšā. Un Marija šajā brīdī, viņai diena bija kā jebkura cita diena. Viņa pirms tam nezināja, ka notiks tāds notikums. Viņa saņēma vēstījumu
tieši tajā brīdī, kur viņa bija, un tajā mirklī, kas viņa bija. Mājā, mīlestībā. Un tieši ikdienas dzīve ir nepieciešama Dieva plāniem. Jo mājās mēs mācāmies pulcēties kopā, apkopot mīlestību. Un tāpat kā mājās mums jātiek galā ar dažādām personīgām vai attiecības nepilnībām, ievainojumiem, savstarpējām šķelšanām. Tāpat, lai nezaudētu šo ģimenes dārgumu, no mājām līdz ar to ir jāizslēdz, jāmēģina atbrīvoties no šī kaut kāda egoisma, skaudības, lai piedzīvotu ikdienu. Un ikdienā pacietīgi pieņemtu viens otru. Marija mums māca, ka mēs to nekad nevaram piedzīvot vieni. Mēs nevaram uzcelt kaut ko un noturēt stabilu laika gaitā, jo pārāk daudzi, mēs varētu tā teikt, ikdienā lēnām sanāk graut un nolietot tas, kas mums jau pieder. Mēs pie tā pierodam. Un pakāpeniski mūsu acīs zūd šī vērtība, kas mums ir dota. Un tāpēc mūsu mājas durvīm katru dienu jābūt atvērtām ar šai bezgalībai, kas mūs gaida, ar kuru mūs savieno lūkšana un žēlsirdība. Un tad Dievs būs mājās, mūsu vidū. Un evaņģēlijs, šis fragments, ko tikko arī lasījām, mums atgādina, skatoties uz Mariju, ka viņa ir jaunava. Pirmais vārds, ko mēs lasām, ir Marija, un viņa arī tiek saukta par jaunavu. Un, protams, tai ir pirmā nozīme šī vēsturiskā, kas arī atbilst tam laikam, Marijas iespējamam vecumam, ap 16, 17 gadiem, līdzīgi kā meitenēm, kas tajā laikā gatavojas laulībām. Bet šim vārdam ir arī citas nozīmes. Un kā viena no nozīme ir šis noslēpumainais pravietojums, ko teica Isais. Mateja evaņģēlijs to citē, kur atklāja par Jēzus ieņemšanu, ka tas viss ir noticis, lai piepildītos, ko Kungs caur pravieti ir runājis. Redze, jaunava taps grūta un dzemdēs dēlu, un viņa sauks vārdā Emanuēls. Tulkojumā Dievs ir ar mums. To Matejs raksta 1. nodaļas 22. 23. pantā. Un pravietojumā paredzētā ieņemšana patiesībā bija šī apsolīta kā zīme no paša Dieva, kā zīme neticīgam ķēniņam tajā laikā, pravieša Isaija laikā, kurš deva priekšroku Asīrijas palīdzībai, nevis Dieva palīdzībai. Un šī zīme atsaucās uz jaunu sievieti, Almā tulkojumā. Bet vēlāk, kad tika Bībele tulkota grieķu valodā, šis vārds jau norādīja uz jaunavu, Partenos. Un šajā ziņā Marija, jaunava un māte, ir zīme, ko Dievs dod mūsu katra dzīvē. Un Marijas jaunavība
viņa pārsniedz gan šo vēsturisko, burtisko nozīmi, gan pravietisko nozīmi un pauž vēl trešo tādu dziļāku patiesību atklāja. Un tā ir šī radikālā attieksme, es teiktu, dispozīcija, uz kuru cilvēks var atdot sevi Dieva rokās. Un tā ir vienīgā patiesība, kas viņus sagatavo uzņemt pat neiespējamo. Un tāpēc Marija negaida no šī paziņojuma brīža, bet tieši saņem paziņojumu, šo pasludinājumu, jo viņa vienmēr to ir gaidījusi. Viņa ir gatava. Marijas jaunavībā notiek sava veida šī radības un cilvēces jaunavības atgūšana. Jo tieši Dievs radību pielāgoja sev, lai atklātu savu noslēpumu. Viņa, kas ir jaunama, viņa, kas ir bez grēka, ieņemta. Viņā līdz ar to radība atjauno savu sākotnējību, savu jaunavību. Un tieši viņā tāpēc atklājas šis Dieva noslēpums. Dieva vārds var iemājot. Un šī Marijas jaunavības izpratne, kā radikāla pieejamība Dieva plāniem, arī sniedz pārdomas mūsu kontekstā, kur šķiet, ka galvenais dzīves modelis mums ir tāds neatkarības modelis. Ja es šodien sev jautātu, no kādas mīlestības vai no kā es esmu atkarīgs un kas mani patiesi padara brīvu, Marija zina, ka viņa ir atkarīga no sava radītāja, un šī mīlestība sagatavo viņu visam. Tādējādi viņas jaunavība atklāja šo patiesību, kas mūsdienās ir revolucionāra. Tikai tie, kas patiesi ir atkarīgi no mīlestības, atklāja savu brīvību. Brīvības definēšana kā neatkarība slēp tādu bīstamu pārpratumu. Cilvēkam absolūta neatkarība nav iespējama. Tādas nepastāv. Tāda ir tikai galīga būtne, kas nav atkarīga no nekā. Tā ir būtne, kas būtu atdalīta no šīs eksistences, kas ir vienīgi Dievs. Bet pastāv nedzīva atkarība, es teiktu, mirusi nedzīva atkarība, vai šī dzīvā atkarība. Nedzīvā ir tāda, kas apspiež, kas noved nāvē, bet dzīva atkarība tāda, kas liek uzplaukt. Pirmā no šīm atkarībām nedzīvā ir verdzība, un otrā savukārt ir šī brīvība, par kuru mēs runājam. Un ja vēlamies, lai mūsu dzīve būtu auglīga, ja vēlamies to izveidot kaut kādus plānus, lai vai kāds būtu mūsu konkrētais aicinājums, mums ir jāmācās paļauties uz mīlestību. Un, ja tas ir iespējams, uz vislielāko mīlestību, kāda iespējama. Un kā Dievs atklāja, kā viņš izvēlas atklāt šo noslēpumu, jo Marija, mēs saprotam, ka viņa arī jau mīlēja vīrieti. Viņi jau bija sadarināti. Un šo mēs nevaram arī ignorēt apstākli. Mēs redzam, ka Dievs lūdz diviem, kas mīl viens otru.
viņa jau 27. pantā lasam, ka bija apsolīta līgava. Tātad tas bija tāds stāvoklis, kas nav tikai emocionāls, bet juridisks stāvoklis. Viņi jau bija sadarināti. Savā veidā mēs varam teikt, ka viņi jau bija precējušies, pat ja viņi vēl nedzīvoja kopā vienā mājā. Jo ebrejiem zināms, ka laulības norisinājās 2 posmos, un jau šajā pirmajā posmā viņi bija vīrs un sieva. Bet šo pirmo gadu viņi vēl dzīvoja atsevišķi. Mēs it kā runājam par šo sadarināšanās laiku, bet juridiski viņi jau bija vīrs un sieva. Taču šī gada laikā šīs intīmās attiecības vēl joprojām bija izslēgtas. Viņas nedrīkstēja būt, tradīcija to neļāva. Un ja šajā laikā sieviete izrādījās neusticīga, viņa varēja tikt sodīta kā ar laulības pārkāpēju. Taču šis juridiskais stāvoklis nozīmē, ja vīrs viņai nomirtu šajā laikā, viņa jau tiktu uzskatīta par atraitni. Un šis pirmais laulības posms viņš noslēdzas pēc gada, kad līgava svinīgi tiek iepazīstināta ar līgavaiņa māju. Un te mēs varam iedomāties šo situāciju, ka Marija un Jāzeps jau ir sadarināti, jau gatavojās kopīgai dzīvei. Un mums nevajadzētu domāt par viņu attiecībām kā par kaut ko formālu vai tādu pieklājīgu lietu, kas notiek starp tādiem garīgiem, es teiktu, ēteriskiem cilvēkiem, bez kaut kādām personiskām vai laulības vēlmēm. Kā bieži mums tradīcijā tas tiek pasniegts vai mēģina uz to tādā veidā skatīties. Lai būtu patiesi garīgs, ir jāsaprot, kas ir mīlestība. Un, lai piedzīvotu patiesu mīlestību, ir jāzina tās virsotne, tā ir sevis dāvināšana. Un kad Lūkas mums stāsta, ka Marija bija sadarināta ar vīrieti, Matejs saka, ka Jāzeps bija Marijas vīrs, un eņģelis visbeidzot viņu nosauc par tavu sievu. Tas mūs aicina domāt un uztvert, ka viņi abi mīlēja viens otru. Viņi piederēja viens otram un viņi kopā sapņoja. Un mums vajadzētu teikt, ka viņu mīlestība bija svēta un krāšņa, jo tā bija pilnībā cilvēciska. Vēlmē, vienotībā, plānā, vienmēr uzskatot otra prieku svarīgāku par savējo. Un lūk, ko Dievs izdarīja. Vēstījumu, ko bija gaidījuši gadsimtiem ilgi, vēstījumu, kas maina pasaules vēsturi, viņš uztic mīlas stāstam. Jo sadarināšanās vai laulība, ģimenes plāns un konkrēta šī intimitāte ir vispiemērotākā vieta, kur pestīšana var piepildīties. Tālāk Lūkas 1. nodaļā 28. 29. pantā raksta, un eņģelis ienācis pie viņas, eņģelis sacīja: Esi sveicināta žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi. Viņa iztrūkās par šiem vārdiem un domāja, kas tas par sveicienu. Un tas nebija tikai sveiciens. Eņģelis viņu sveicināja ar debesu un prieka vārdiem. Vārdi, kas mums tagad ir dārgi un pazīstami ilgi tradīcijā, viņi un lūkšanās izmantoti. Mēs esam tos saglabājuši un iemīlējuši. Bet tajā dienā Marija uzreiz saprata,
ka tas nebija tikai sveiciens. Gan tāpēc, ka šis darbības vārds priecājies, kairē, bija arī aicinājums uz prieku, bet tāpēc, ka kungs nekad iepriekš nebija šādi sveicinājis, it īpaši sievieti. Tāpēc Marijai šis Dieva prieks tiek piedāvāts pirms bailēm. Jāsaka, ka vecajā derībā līdzīgi vārdi tika attiecināti uz Jeruzalemes pilsētu. Un līdz ar to Jeruzalemes pilsēta simbolizēja vienmēr izredzēto tautu, uz visu tautu. Un kad tika pravietota Mesijas šī atnākšana, un pravietis Cefānija rakstīja: priecājies, Ciānas meita, gavilē Izraēl, kungs ir pie tevis, nebaidies vairs ļauna. Un ar šo izteicienu, kas arī Iziešanas grāmatā, 2. Mūzes grāmatā, vienlaicīgi norāda, it kā eņģelis Marijai paziņot, ka šis solījums tagad piepildās viņā, kā šajā Ciānas meitā, viņas personā. Viņā, kura simbolizēja šo tautu, ar kuru Dievs ir salauzājies. Un žēlastības pilnā, kā eņģelis definē Mariju šajā pasludināšanas brīdī, atklājot viņai, ka Dievs jau ir piepildījis viņu ar žēlastību viņas miesā, sagatavojot viņā šo vietu, telpu, kas piemērota šim lielākajam svētumam. Un tas ir gandrīz kā jauns vārds. Žēlastība ir mīlestība savā lielākajā skaistumā. Un šī iemesla dēļ tās pirmā dāvana ir prieks. Un viss Jēzus stāsts pasludinās šo prieku arī šajās dienās. Arī dienās, kad kungam būs jāpiedzīvo ciešanas un nāve, jo tā ir labā vēsts. Un Marija mums saka, ka lai cik zemu cilvēks kristu, viņš nekad nav par zemu Dievam, kurš nolaidās, nokāpa pat ellē, un lai cik ļoti mūsu sirdis maldītos, Dievs vienmēr būs lielāks par mūsu sirdi. Un līdz ar to viņa atgādina, ka lai kas mēs būtu, mums ir nepieciešams Dievs. Un tēvs Antonio raksta, ka paradoxāli, bet kristīgā atbilde uz ļaunumu nav pretošanās šim eksistenciālam pesimismam. Baznīcai ir jāatzīst arī cilvēka dabas šī radikālā labestība. Nedz arī grēka un cilvēka degradācijas pierādīšana. Tas viss ir nepieciešams, bet kristīgā ticība kā kritēriju piedāvā šo notikumu, kurā cilvēka daba varētu izpausties pēc iespējas tuvāk Dieva sākotnējam plānam. Sākotnējam plānam, kādu Dievs mūs ir iecerējis. Šis vēsturiskais punkts ir Marija. No viņas sākas kristietība, no viņas sākas šī prieka sludināšana, uz kuru cilvēks var tiekties. Un mēs to esam saņēmuši ar savu dzīvības saņemšanu, ar kristībām. Un mūsu prieks ir saņemt šo žēlastību, kas kļuvusi miesa, ko mēs saņemam Euharistijas noslēpumā, ko grēksūdzēji saņemam. Kad Dievs lūdz ienākt mūsu dzīvēs, jo viņš nekad nenāk, lai ņemtu, bet lai dotu pat vissāpīgākajās situācijās. Dievam no mums nekas nav vajadzīgs.
izņemot mūsu sirdis, un to, lai mēs būtu laimīgi. Un tāpēc mēs ticam, ka Tēvs ir nevis baiļu vai kaulēšanās Dievs. Un Marijai šī satikšanās notiek negaidīti. Viņas reakcija ir cilvēciska, viņa jūtas satraukta, viņas dzīve tiek sagriezta kājām gaisā. Un viņu patiesībā nesatrauc eņģeļa parādīšanās. bet gan tas, ko pauž viņas veiciens. Pieradusi Dieva priekšā brīnīties, viņa prātoja, kāpēc šie vārdi ir teikti par viņu. Ja tālāk mēs Lūkas lasām, un eņģelis sacīja, nebīsties, Marija, jo tu žēlastību esi atradusi pie Dieva, un redzi, tu tapsi grūta savās miesās un dzemdēsi dēlu un sauksi viņa vārdu Jēzus. Tā tāds savādāks tulkojums. Kāds mēģināja saskaitīt, ka izteiciens nebaidies vai līdzīgā formā, Bībelē parādās 365 reizes, it kā Dievs vēlētos mūs mierināt katru dienu, kā viņš to dara ar Ādamu, kurš slēpās aiz bailēm. Un bailes ir nevis izbīlis no kaut kā, bet tāda neusticības attieksme pret dzīvi, pret citiem. Un tas ir nopietnas šķērslis ticībai. Un īpaši cilvēka sirdī un bailes, īpaši no nāves, mūs ļoti daudz ietekmē, vairāk nekā mēs apzināmies. Un bieži vien, ko darām, ir tikai reakcija, refleks vai atbilde uz kādu iekšēju aicinājumu, nevis uz patiesiem nodomiem. Un bailes var attālināt no kaut kā, no šī mūsu aicinājuma, no laulības, bērniem, no darba vai noteiktām draudzībām. Tāpēc svarīgi ir paskatīties uz sevi, atpazīt, no kā mēs baidamies. Un nebaidīties, ja mēs arī citiem sakam, tas vienkārši rāda uz to, ka var dzīvot arī savādāk. Ka ticība atbild uz bailēm, jo tā aicina nebēgt no patiesības un pienākumiem. Ne tāpēc, ka dzīve nebūtu grūta, bet vai ka ticība mierinātu tikai no trauksmes vai ciešanām. Nevienmēr ticība ir mierinoša. Bet viņa saka, ka vari stāties pretī pārbaudījumiem, ka vari stāties pretī ļaunumam, ka vari pārvarēt bailes, pat vislielākās bailes. Un arī Marija netiks arī vēlāk pasargāta no vientulības, sāpēm, zaudējumiem, taču viņai iemācīsies tiem stāties pretī ar ticību un paļāvību, kas viņu mīl, uz Dievu, kas viņu mīl. Un Marija prasa, 34. pantā lasām, kā tas var notikt, ja es vīra neapzinos. Kā? Visā Marijas reakcija ir jautājums. Pirmais vārds evaņģēlijā no viņas, kurš šaubījās. Bet prāto, kas viņai būtu jādara, viņa vēl nepazīstot vīrieti. Un tik daudz par to ir rakstīts, pārdomājot šo jaunavības solījumu, iespējams kopīgi ar Jāzepu. Citi atsaucās tieši uz šo laulības daļai pirmo posmu, kā atrodas. Taču raksti mums ļauj atklāt ko svarīgāku, ka Marija saprot, ka viņas dzīves jēga no šī brīža nav dota tikai viņai pašai. Tas ir Dievs, kuram viņa var lūgt, un ka to jādara ar paļāvību. Kā tas ir iespējams, ir jautājums, ko mēs bieži varam savās dzīvēs uzdot un pārdomāt par lietām, kas šķiet neiespējamas mums pašiem.
Un tālāk Lūkas raksta par to, ka eņģelis atbild, svētais gars nāks pār tevi, un visaugstā spēks tevi apēnos. Tāpēc tas, kas no tevis dzims, būs svēts un taps saukts Dieva dēls. Zini, Elizabete, tava radiniece, tavā vecumā arī ir grūta ar dēlu un 6. mēnesī, tā, ko dēvē par neauglīgu, jo Dievam nekas nav neiespējams. Un mēs nonākam pie vēstījuma būtības par to, ka bērna ieņemšana ir Dieva darbs, un Marija būs jaunava un māte. Un Marijas priekšā ir kaut kas nebijis. Tieši viņā atklājas trīsvienība. Tevs Antonio raksta, sargājot dievišķo dēlu savā klēpī, jaunava Marija, tieši būdama gan jaunava, gan māte, iegūst arī jaunu atklāsmi par debesu pasauli. Viņai ir pārliecība, ka Dievā ir personiskas tēvišķības avots, tāpat kā tiek pieredzēts, ka Dievā ir personiska auglīgas un augļus nesoša mīlestības enerģija. Tātad Marijā notiek šī pilnīgā Dieva mīlestības izpausme. Personiskas tēvišķības avots, tātad, ka tas ir Dievs Tēvs, sargājot dēlu savā klēpī, mēs runājam par Jēzu, un augļus dodoša mīlestības enerģija, ka tas ir svētais gars, kas netiek aprakstīts abstrakti, bet kā personiska mīlestība, kas rada dzīvību. Un Marija neanalizē trīsvienību teorētiski, viņa to redz vienā veselā, savā dzīvajā pieredzē. Tā ir tāda ticības un kontemplācijas vienotība. Un mēs varam teikt, ka Tevs Antonio šo apraksta tādos 3 fragmentos. Tātad viņa atklāja tēvu, ka debesu tēvs vēlas, lai uz zemes dzimtu kā cilvēks viņa vienīgais dēls, kura patiesais tēvs ir viņš pats. Un viņš meklē zemes māti, lai Jēzus, kuram jāpiedzimst Betlēmē, patiesi būtu Dievs un patiesi cilvēks. Tālāk mēs redzam, jaunava atklāja dēlu, ka Marija ir jaunava arī tāpēc, ka viņa pilnībā pieder savam dēlam. Starp viņu un Jēzu pastāv pilnīga sevis dāvāšana viens otram, tik pilnīga un bez iebildumiem, ka Jēzus varēs savu māti vēlāk dāvāt visiem cilvēkiem. Un Marija piekritīs, ka Jēzus tiek upurēts par visiem grēciniekiem. Viņa atklāja garu, ka Marija uz zemes savā miesā paveic kaut ko analoģiski, ko svētais gars dara debesīs, apvienojot tēvu un dēlu. Viņa neaizstāja svēto garu, bet ir uz zemes sava veida iemiesojums svētajam garam, viņa misijai. Neviens uz zemes nebūs tāds kā viņa, svētā gara templis, absolūtā klātbūtnē ar viņu un pilnīgā komunijā ar viņu. Tātad tēva un dēla gars apklās Mariju ar šo visaugstā spēku, svētais gars, kas nāk pār viņu. Un neviens patiesi nevarēs pateikt, kas notiek tajā brīdī. Tomēr šīs darbības vārds, kas grieķu valodā tiek izteikts ar šo apklāšanu, episkaizo, evaņģēlijā tiek lietots tikai vienu reizi. Tad, kad trīsvienīgais Dievs atklāsies, kad šajā noslēpumainajā mākonī būs dzirdama tēva balss. Viņš teiks par Jēzu, šis ir mans dēls. Arī svētajā misē mēs varam šo brīdi redzēt, arī šī
epiklēze notiek, kad priesteris izstiep roku pār maizi un vīnu pirms konsekrācijas ar vārdiem svētī šīs dāvanas, svētā gara, sava gara spēku, lai tās top par mūsu Kunga Jēzus Kristus miesu un asinīm. Tas ir šis mirklis, epiklēze. Un īstenībā šo es pirmo reizi tikai vasarā arī redzēju tādu kopainu, kad ASV bija tajā katehēžu konferencē. Un kā piemēru mums rādīja labā gana tādu fragmentu, un tad viņa stāstīja tieši šo epiklēzes momentu. Viņa atgādināja šo mirkli, kad pār Jauno Mariju nāca svētais gars, kad visaugstā spēks pārklāja viņu, un tad viņa rādīja šo paralēli, kā svētajā misē notiek, kad priesteris izstiep rokas pār šiem maizi un vīnu. Tas skaists brīdis. Šajā epizodē mēs arī lasām šo jautājumu, vai Kungam ir kas neiespējams, kas ir aptvēris gadsimtiem, pavadījis tautu vēstures, un daudz cilvēki ir tajā smēlušies spēku un ticību, un sasniedz arī mūsu šodien. Un interesanti, ja mēs tā domājam, ka tas, ka tie, kas netic Marijas jaunavībai, vai viņi var ticēt radīšanai no nekā, vai viņi var ticēt augšām celšanai no miroņiem, jo tā ir neticība mīlestības spēkam, kas var piepildīt visu ar dzīvību. Daži cilvēki dzīvo gaidot nāvi, ticot tikai iespējamām lietām. Citi turpretī dzīvo tagadni pilnībā, pat ja tā ir sāpīga, jo zina, ka neparastais var iemājot katru dienu. Un Marija atbild: redz, es esmu Kunga kalpone, lai man notiek pēc tava vārda. Un eņģelis no viņas aizgāja. Ir tomēr patiesība arī tajā, ka Marija varēja teikt nē, vai vismaz kaut ko līdzīgu. Man negribas, tas ir kaut kas liels, ļauj aiziet pie radiem, pie Jāzepa, padomāta vēl. Bet Marijas teiktais ir pilnīgs jā, kas ir radies no klausīšanās un piepildīts ticībā. Un tas ir vienīgais gadījums rakstos, kad Dievs lūdz kādam piekrišanu, jo notiek kaut kas liels, kaut kas jauns. Un savā veidā gaidot sava vārda logos, dāvanu, Dievs tikmēr kļūst par dialogos, par dialogu, kas klauvē pie savas radības sirds. Viņš, kas ir visuma kungs, visvarenais, tomēr šeit viņš respektē tik ļoti Marijas brīvību, pat izrāda tādu kā vajadzību pēc tā, it kā cilvēks, kas radīts brīvs, varētu tikt glābts tikai caur savas brīvības atgūšanu. Un Marijas ietver sevī lielāku likteni, jo tas ietver, kā Akvīnas Toms teica, viņa atbild visas cilvēces vārdā. Viņa uzņem visus to, kas to jau ir teikuši vecajā derībā, visus tos taisnīgos, arī par kuriem mēs jau esam runājuši iepriekš kristietības skolā, un dot spēku teikt jā visiem tiem, kas pēc tam sekos gadsimtu gaitā. Un Marija teica jā ikvienam, lai arī es varētu teikt savējo jā. Eņģelis viņu nosauca par žēlastības pilno,
bet viņa sev piešķir jaunu titulu. Es esmu kunga kalpone. Un tas nav tikai uzskatīt sevi par kaut ko pazemību. Svētajos rakstos kalpi ir tie, kas aicināti uzdevumam, piemēram, Ābrahams, Mūzes vai Dāvids. Bet jebkurā gadījumā iepriekš nekad sieviete. Un Marija sāk saprast, ka viņas misija būs pilnībā un absolūti nodot sevi Dieva rīcībā. Un mums kā Karmela ekleziālai kustībai, mums īpaši esam aicināti arī būt sava aicinājuma lieciniekiem pasaulē, caur šo pazemīgu un patiesu uzticību lūgšanai, ko esam aicināti praktizēt katru dienu, noteiktu laiku, lai izveidotos šis ieradums, būt tuvībā ar kungu, un tad mācoties attīstīt tālāk šo regulāru uzmanību viņa klātbūtnē, ar katru attiecību, notikumu un situāciju. Līdz katra satikšanās un vide būs katra dāvana vai uzdevums, ko diena var piedāvāt, kļūs par attiecībām ar Dievu. Un eņģelis atstāja viņu. No šī brīža Marija patiesībā paliks viena. Un viņai bija jāaizstāv sevi. Viņai bija draugs, vīrs, un viņai bija viņš vēl jāpārliecina. Tad viņas vecāki, cilvēki. Pēc pāris mēnešiem visi sapratīs, kas ar viņu notiek. Un saskaņā ar evaņģēlijiem patiesībā neviens cits eņģelis no šī brīža nenāks, lai viņu mierinātu vai iedrošinātu. Viņai būs palikusi ticība, lai jaunā veidā būtu sieva un māte. Tad ir šī realitāte, kas galu galā notiek arī ar katru no mums, kad pēc vislielākās tuvības brīžiem, intensīviem brīžiem ar Dievu, kas bieži ir īslaicīgi, kad mēs sakam savu jā, iespējams pat pilnībā nesaprotot, ko tas nozīmē. Piemēram, laulība, lai cik esam gatavojušies, nekad nebūs tāda, kā iztēlojās, vai priesterība, kas saprasta kā kalpošana, būs atšķirīga no tā, kā iztēlojas seminārā mācoties. Vai pat ceļojums ar kustību mūsu, kas sācies varbūt sen vai nesenāk, laika gaitā var prasīt šo citu piederības sajūtu, citu uzticību. Un visam, ikvienam, kas paliks, būs pēdiņās tikai dzīve, ticība un mīlestība dienu no dienas, bez tādas acīm redzamas eņģeļa palīdzības. Vai šodienas realitāte patiesi ir mana ticības vieta? Tāds jautājums, ko varam uzdot. Bet visā šajā stāstā nevaram aizmirst Jāzepu, vīru, kurš prata mīlēt. Kad viņa pateica Jāzepam? Un galvenokārt, kā? Evaņģēlijos tas nav rakstīts, kā eņģelis būtu atklājis Jāzepam šo noslēpumu. Visticamāk, mēs varam pieņemt, ka tieši Marija pateica viņam, vīrietim, kuru mīlēja. Savukārt Mateja evaņģēlijas vēsta, ka eņģelis ar Jāzepu runāja pēc tam sapnī, kad Matejs raksta, bet Jāzeps, viņas vīrs, būdams taisnis, negribēdams viņai darīt kaunu, taisījās viņu slepeni atstāt, bet viņam tā savā prātā domājot, kunga eņģelis parādījās sapnī un sacīja. Tātad viņš saņēma šo ziņu no Marijas, visticamāk. Viņai pašai bija tas jāpastāsta. Tas bija brīdis, kad šie, es teiktu, jaunieši, bieži Jāzepu uzskata par vīru gados jau,
bet tam īsti nav pamatojumi. Mēs varam tomēr redzēt no daudzām lietām, ka viņš bija vecāks, jā, bet mēs viņu varam arī par jaunieti, es domāju, uzskatīt. Un tajā brīdī, kad viņi ieskatījās viens otru acīs, kā tas notika, to mēs nevaram zināt. Taču mēs zinām par to mīlestību, par ko jau runājām, kas viņus bija vienojusi un kas nepieļāva kaut kādas puspatiesības. Starp viņiem patiesībā bija šī sapratne un mīlestība, ko varbūt neviens cits nesapratīs. Un, lai izprastu Jāzepa traģēdiju, tomēr ir jāsaprot tā laika likumi. Līdzīgā situācijā vīrietis varēja izvēlēties starp publisku vai privātu šķiršanās aktu. Bet, ja vecākie, pilsētas ciema vecākie būtu durējuši aizdomās par laulības pārkāpšanu, Mariju varēja nomētāt ar akmeņiem. Un varbūt viņam pašam būtu nepieciešams mest pirmo akmeni. Un tieši šeit atklājas kaut kas no Jāzepa, par ko evaņģēlijā nerunā. Viņš vienmēr paklausa. Vīrietis, kurš sapņo par mīlestību un kalpotāju. Viņš, kurš ir taisnīgs vīrs, ir pieradis lasīt Dieva zīmes. Un šeit viņš arī atpazīst Dieva zīmes, saskatot tās Marijā, kuru viņš mīl vairāk par sevi pašu, un kura sejā nemirklī neparādās tas, kas varētu liecināt par nodevību. Un tieši par Mariju tiek runāts, ka viņa ir skaistums, viņa ir šķīstība, un viņš to zina. Bet kādu lēmumu viņam vajadzēja pieņemt, lai pasargātu Mariju? Vienīgais kritērijs Jāzepam ir mīlestība. Un mīlestība pirmkārt pret Dievu, galvenokārt. Ja viņš domā par Marijas tādu kā atbrīvošanu, viņš to dara tāpēc, ka neuzskata sevi par daļu no šī plāna, no šī noslēpumainā Dieva plāna, ka tas uz viņu neatiecas. Un viņš nav tā cienīgs, lai arī tas galu galā izjauc viņa sapņus un nākotni. Un šis viņa kritērijs mīlestība pret Mariju, kura ir jāsargā ar viņas šo noslēpumu, ko viņa ir piedzīvojusi. Un šeit parādās būtiskais, ka šajā pārbaudījumā cilvēks ir tik vērts, cik ir vērta viņa ticība, cik vērta ir viņa mīlestība. Un katrs šis mīlas stāsts par to atklāja. Vairāk kā jebkurš cits notikums. Starp šiem jauniešiem mīlestība, kas kļūst par gaismu arī katrai laulībai. Tevs Antonio vēlāk raksta, ka divu cilvēku kopība nekad nedrīkst iznīcināt šo vientulību, kurā katram jāmeklē savs dievs un jāpiedzīvo, ka tiek radīts tikai viņam, kad vienotība starp abiem ir pilnībā nodibināta, katram jāiet uz iekšējo celi, lai vientulībā izbaudītu šo pieredzēto zīmi, vienotības brīdi, apzināti vai neapzināti. Katrs runāja ar otru par Dievu, bet viņi to atpazīst tikai vēlāk, vientulības brīdī, kad viņi runā ar Dievu par otru. Tāpēc kopība nav un nekad nedrīkst būt saplūšana. Tā nav sevis pazaudēšana otrā, vēl jau mazāk otrā absorbēšana, bet gan savstarpēja un brīva sevis atdošana. Un starp Mariju un Jāzepu pastāvēja šo vārdu un sapratnes savīšanās.
Mēs Jāzepā varam redzēt vīrieti, kurš gatavs mīlēt savu sievieti tik ļoti, ka tic viņas patiesībai, viņas sirdī un kļūst par daļu no šī noslēpumainā plāna, kuru viņš nav izvēlējies, kura centrā viņš nav, bet kurš vispirms godina šo citu mīlestību. Viņš ir vīrietis, kurš gluži pretēji spēj atlikt malā savus plānus un prioritātes, lai kalpotu jaunam laulības un ģimenes aicinājumam, kas mīl šādā veidā. Tas uzvar pat šķietamā zaudējumā, un tā ir patiesa brīvība. Tāpēc Jāzepā, neskatoties uz viņa šo ārējo raksturu, parādās viss, mēs teiktu, specifiskā vīrišķīgums, par ko šodien varbūt daudzi runā un mēģina atklāt to identitātes skaistumu, kas koncentrējas uz sevis dāvāšanas spēku un dāsnumu, kas piepilda pasauli ar dzīvību, darbu, kā arī drošību un aizsardzību, ko piedāvā tiem, kurus mīlam. Jo patiesais vīrieša spēks patiesībā ir mierīga, bet noteikta klātbūtne, un tam nav nekāda sakara ar augstprātību, kas tiek bieži jaukta ar vīrišķības apliecinājumu. Jāzeps, kurš patiesi mīlēja Mariju, tāpat kā Marija mīlēja viņu, tieši pār viņu mīlestību debesis noliecās, pārklāja viņus. Lai arī Marija un Jāzeps pa dažādiem ceļiem, bet viena un tā paša uzdevuma dēļ nonāk pie šīs jā teikšanas, viņi nokļūst kopā un pārliecināti viens par otru, viens otra uzticībā un paļāvībā. Mīlēt vienam otru nozīmē teikt jā kopā, bet ja pat ja viņi ir attālināti viens no otra, it kā